ar sniega materiālu tā strādāt, ja? Tāds. Un tas uzdevums ir veidot apļa formas to dārzu, telpu. Un tādī kompozicionāli jāievieto 2 elementi ir krēsls un tas zīmēšanas dēlis, ja? Pārējā kompozīcija šī dārzā, kā viņi veido celiņus, kā viņi veido ieejas, vai viņi telpiski, vai kas nost, vai būvē klāt, vai izmanto citas parkā pieejamos materiālus, tā ir paša ideja, ja? Tātad šī taciņa simbolizē pavasara ienākšanu ziemas dārzē. Aiz viņa paliek zaļi pleķīši, dīkst zaļumi nāk uz ārā. Sniegs, tad viņš tur piesēžās, tur visā izplūst apkārt, tur sāk dīgt ārā atkal zāriņi, augļīgi vāsni. Un šitien arī, skatoties uz šo vietu, arī sāk dīgt ārā, tas tā kā pavasara māksla varētu teikt, ir molberts un tas viss dīkst ārā. Mākslinieks pavasars nāk uz āru, tie zari simbolizē tādu spraukšanos no sniega. Kā kontrasts, pavasaris, dzīvība un baltais sniegs. Jā, tas tā īsumā. Nē, nu tas, kad mēs domājam uztaisīt tādu apli, bet galvenā doma ir tāda, ka tu pārvar tādas grūtības, kādas tu dzīvē ej cauri visādiem ceļiem, tie var būt visādi šķēršļi un vispārēji, un līdz nonāc līdz tai mākslai. Lūdzu, bet mēs jau tur veidojam. Mums būs labirints, pa vidu būs arī akmeņi un kalniņi. Grūtības, Grūtības, jā. Kas tur mākslinieks runā savā Ceļš uz zvaigznēm un tur pa vidu molberts un Jā, mēs to asociējam ar zvaigznēm, tāpēc, kad tas tāds gaisīgs. Nav gaisīgs. Nē, nu māksla ir tāda plūstoša tāda. Kā jau mākslinieki. Pašiem vēl nav skaidrs, kāda būs. Un tur būs arī diamanti galā. Vēl tev filmē, ja? Ne, tas jau būs gan jau nezinu. Mēs iekļaujamies aplī, kura diametrs ir 10 metri. Un elementi, kas ir jāiekļauj mūsu ziemas dārzā, ir soliņš un molberts. Un tad mūsu ideja ir tāda, ka mēs tā kā ar labirinta veida tādām taciņām iekārtojam apkārtni, kā var nokļūt arī līdz tam soliņam. Un te brīvajos laukumos mēs no sniega klučiem celsim tādus kokus, krūmus, apstādījumus. Tā.